Čau, čau, un atkal pelnam internetā. Šodien atkal iepazīstināšu jūs ar jaunu projektu, svaigs projekts, nesen palaists. Īsumā to mēs redzam tātad 17. gada, šobrīd 2500 cilvēku, pēdējās 24 stundās 51 cilvēks pievienojies tikai, tātad nepilni 4000 ir izmaksāti un nepilni 16000 ir rezervi. Virtuālie maki šie nepazīstami, šis ir Payer, ko pats arī lietoju, es, un norādi par viņu atstāšu aprakstā. Šeit ir aprakstīts par projektu, tā teikt, aizsardzība, ātras izmaksas, nav nekāda ierobežojuma uz izmaksām. Nu jā, tas, ka 24 stundas diennaktī sasniedzam, ērti lietojams un tā tālāk. Tas tā teikt būtu, vairāk vai mazāk tāpat kā visiem pārējiem. Pēc šīs noprotu, pats arī tikko piereģistrējos, tāpēc es vēl tikai pats īsti vēl nezinu, cik nopietni pievērsīšu šim projektam, bet iepazīstinot tātad es saprotu, ka mēs uzstādīsim vēja ģenerators, kuru mums nesīs peļņu. Un tā tad profils veikals, iesim iekšā veikalā. Bonusa naudītas mums nekādas neviens nav iedevis. Tak. Tātad šeit ir kaut kādi ikdienas bonusi, partneru programma, vai varēs, tā teikt, vienkārši ielikt naudiņu iekšā, protams. Pēc tā, ka mēs nopirksim vēja ģenerators, mums nesīs uz dos zelta monētiņas. Kuras mēs varēsim izņemt ārā kā reāla nauda. Tātad 250 mazākais, ne 1000, 5000, 25000 un mēnesī 250 monētas. Tas arī nozīmē, ka šīs apmaksājās 4 mēnešos, šīs apmaksājās 2,5 apmēram, un šīs arī 2,5, un tā tālāk. Apskatīsimies, kas mums tur tālāk ir. Šeit mēs pārdosim to enerģiju, kas mums ir, kas mums būs sakrājusies. Mums viens ir uzdāvināts. Tātad mums tomēr nav tā, ka bonus nav. Bonusā ir uzdāvināts pirmā līmeņa vēja ģenerators. Tad, lai viņš arī tur strādā. Šeit var papildināt. Tad paskatīsimies. Kāda mums šeit ir bonus. Tātad, ja mēs papildinām 100 rubļu, ir 10 000. Simt tūkstoši ir 1000 rubļu. Ok, labi, ja mēs, piemēram, paņemam būs daudz. Piemēram, 5, ne. 500 rubļu, 50 000, un ko mēs varam par 50 000? Par 50 000 īstenībā var par 50 vai 500? Droši vien, ka par 50. Principā mēs varam nopirkt divus šādus, un pēc tam uz šā rēķina jau mēģināt iegūt kaut ko labāku. Bet labāk jau, protams, būtu šāda 5 sataki. Nu jā, tas jau būs padārgi. Tas ir 5000 rubļu. Nu jā, tas ir sālīti. Ok, labi, bet katrā ziņā par 500 rubļiem
par 500 rubļiem mēs varam 50 000, jā, 2/3 līmeņa. Nu, sākumā varētu būt ok, bet katrā ziņā, cik es noprotu, tad šeit arī tā spēle, kur bez ieguldījuma būs ļoti sarežģīti. Referāļu sistēma šeit ir 10%. 10% nāks no jūsu referāļiem. Baneri, tas ir reklāmas izplatīšanai. Un vēsturi. Tad reģistrācija, nu jā, un tas bonusiņš viens. Tā, nu tas būtu arī tā kā viss, tātad, ko mēs šeit saprotam? Mēs saprotam to, ka ir jāiet, tātad šī tā spēle, kur bez ieguldījumiem būs ļoti grūti. Ja, principā, mēnesī jūs nopelnīsiet 250, tas ir pēc 4 mēnešiem jūs varēsiet nopirkt vēl vienu pirmā līmeņa, tā teikt, vēja ģeneratoru. Nu, tas ir, principā, bezjēdzīgs laika patēriņš būs. Tāpēc šo iesaku reģistrēties tikai tiem, kas ir gatavi kaut ko šeit ieguldīt. Savādāk, nu, neredz jēgu. Bet, protams, tas ir tikai, kā man šķiet, jūs, protams, esat visi patstāvīgi cilvēki domājoši un izdomāsiet, kā jums pašiem labāk patīk. Vēl tikai gribu pateikt, ka nekādā gadījumā neieguldiet kaut kādas pēdējās naudas, jo atmaksāsies šeit pat, ja mēs jūs paņemsiet tur, ieguldīsiet uz tiem 500 000, jums atmaksāsies tikai pēc 2 mēnešiem tā naudiņa, un pēc 2 mēnešiem tikai sāksies pēļņa. Protams, viņa nebūs slikta, viņa būs diezgan laba, 250, cik tas bija? Tātad 250 mēnesī. Tas ir kaut kādi, no 30 eiro mēnesī nāks. Man šķiet, ka 2000 rubļi bija, nē, 10 000 rubļi bija 20, es negribu melot. Tāpēc aprēķiniet lūdzu paši pēc saviem kalkulatoriem, ko varētu rast internetā, un izsaciniet jau, cik daudz un cik ļoti jūs vēlaties šā projektā iesaistīties. Tas arī viss, ko gribēju pateikt, iepazīstināju, tālāk domājiet paši, esiet uzmanīgi un lai jums labklājās.